Top 5 kļūdas, kuras bieži redzu trenižieru zālē. Un tā pirmā kļūda ir visbiežāk izplatītā. Un tas ir apjoms, kurš nav saistīts ne ar mērķi, ne ar reālām atjaunošanās spējām. Cilvēks atrod video 10 vingrinājumi, bez kuriem tavi, pleci neizaugs. Ok, tad es darīšu visus. Lai arī idejiski tur ir 5 vingrinājumi, identiski, kas ir vienkārši dažādi leņķi, vēl kaut kas. Cilvēks mauc tos visus. Bāzes nav, toties ir 10 vingrinājumi, kaut kādas superizolācijas. Jeb arī mērķis ir vispārēja fiziska attīstība, bet strādā pēc kaut kādā bodybuildera, kurš uzstājās savos mačiņos, vai ne? Attīsta savu kaut kādu to auguru uz viņa muguras. Vai tas ir nepieciešams konkrētajam cilvēkam? Otra biežāk izplatītā kļūda ir cheatings un ego liftings bez iemesla. Jā, ir tāda metode, ka visādas nepilnas amplitūdas strādāšana ar inercīti uz negatīvo. Jā, ir. Bet, ja tev vienīgā motivācija ir sakraut vairāk nekā tavs džimbro, ja tu knapi strādāji ar savu iepriekšējo svaru, tehniski pareizi, un pieliekot, tu strādāsi bez fokusa uz savu mērķa muskuļu grupu, tad tā ir diezgan rahītiska motivācija un noteikti nesniegs nekādu progresu. Un tātad trešā top kļūda, tas būtu viss, kas saistīts ar atjaunošanos un atpūtu. Pirmkārt, īsās atpūtas pauzes starp vingrinājumiem, kad tu aizvien vairāk un vairāk vienkārši nodrilējies un nespēji pacelt progresiņu. Turpinot ar atpūtas dienu ignorēšanu, iekļaujot miegu, uzturu un tās lietas. Bet nevienmēr tas tā kā cilvēks apzinās to, reizēm arī centība rada to pašu. Es abrīnoju tos cilvēciņus, kas, 5 rītā ir zālē. Super, jā, es arī reizēm tur esmu, bet kur rodās problēma? Ja tu aizēji gulēt, 10, 11, 12, vēl kaut kā 5, tu esi zālē, uz kuru tu arī visticamākais neteleportējies, tad cik īsti gulēji? Vai ar to tev ir pietiekami? Un tātad 4. top kļūda, ko redzu, ir treniņu progresija. Cilvēciņš tiek līdz kaut kādiem saviem svariem, ar kaut kādu atkārtojumu skaitu, un tā viņš to drilē šodien, viņš to drilē pēc mēneša, iespējams pēc pusgada. Tad gribētos pajautāt, kas tad ir mērķis? Vai mērķis ir progresēt, vai mērķis ir vienkārši labi pavadīt laiku zālē? Ja otrais, tad ok, ja tomēr pirmais kaut kā iet uz priekšu bez intensitātes vai apjoma izmaiņām, nebūs progresa. Un pēdējā 5. kļūda, tas ir apjoms svarīgāks par izpildes tehniku. Kas tas praktiski ir? Pēc plāna paredzēti 4 piegājieni, ok, otrais aizgāja, trešais, tā. 4. izpilda kaut kādu mega cheatingu, vēl kaut ko praktiski, vienkārši pārvieto svarus no viena punkta uz otru. Nav tāds mērķis. Mērķis ir strādāt tomēr uz kaut kādu muskuļu grupu. Ja tas tā ir, drīzāk vajag saprast, kāpēc netiec ar apjomu. Iespējams, nepieciešams pamainīt kaut ko savā treniņu plānā. Iespējams padomāt, kāpēc, varbūt tas, ka pietrūka kaut kādas atpūtas. Katrā ziņā vienkārši kaut ko kustināt no vienas uz otru vietu, nestrādājot uz savu mērķa muskuļu grupu. Nav tur jēgas, tas nedod nekāda progresa. Reizēm tā var iedzīvoties lielākās vai mazākās traumiņās. Ko tad ar to šodien pietiks? Jā, saturs likās tev interesants. Pieliec laiku, pāraksties uz kanālu. Ja gribi uzzināt vairāk, vienmēr varam parunāt WhatsApp vai šeit pat. Tiekamies treniņos!